Kā pilnībā aizmirst par darbinieka efektivitātes problēmu un izveidot tādu motivācijas sistēmu, kas patiešām strādā, noskaties šo video līdz galam un uzzinās atbildi šiem jautājumiem. Naudas sodi un citas sankcijas tikai pasliktina situāciju un iebiedē darbiniekus. Savukārt klasiskās ikgadējas prēmijas gan ir īstermiņa risinājums, kas rada papildus nodokļu maksājumu darba devējiem. Lai darbinieks vēlētos efektīvi strādāt, ir būtiski, lai viņš zinātu, ka no viņa darba ir atkarīgi ne tikai uzņēmuma peļņas rezultāti, bet arī viņa ienākuma līmenis un dzīves apstākļi. Kā to izdarīt? Ļoti vienkārši. Uzņēmumi var ieviest darbinieku opcijas, jeb darbinieku daļas, kas nozīmē to, ka darbiniekiem būs tiesības saņemt procentu no uzņēmuma peļņas. Šādā veidā darbinieks vienmēr zinās, ka tieši no viņa darba kvalitātes ir atkarīgs, cik lielu prēmiju dividendēs gada beigās viņš saņems, kā arī darbinieku opciju sistēma samazina darba devēja nodokļu slogu. Par šo metodi es vairāk pastāstīšu savā profilā. Neaizmirst arī piesakot, lai nepalaistu garām citu noderīgu saturu par uzņēmējdarbību Latvijā un arī likumiem.